No 2. jūnija līdz 6. jūnijam Rīgas amatniecības vidusskolas telpās un arī ārpus tām skanēja Kalti, Ēvels un Āmuri. Šis konkurss ir ļoti laba iespēja nevien uzkrāt tik ļoti nepieciešamo pieredzi, bet arī trenēt savu pacietību, izturību un mērķtiecību, norāda konkursa dalībnieki. Jelgavas tehnikuma pārstāvji organizētajā konkursā piedalās jau kopš tā pirmsākumiem. Atbraukuši esam kopā ar 2 puišiem, kuri piedalās 2 nominācijās. Viena nominācija ir šī Republikas atlase jaunam profesionālam, un otra nominācija mēbeļu galdnieku krēsls. Šīs abas nominācijas atšķirās no visa konkursa ar to, ka šeit tiek izmantots visi instrumenti. Līdz ar to arī puišiem ir lielāks riska faktori, ja? Sabojāt detaļas, sagriezt pa daudz kaut ko, jo instrumenti ir instrumenti, tie visi griež. Konkurss pats par sevi ir nodomāts ļoti skaisti, un šeit vietējie pasniedzēji palīdz pie darba mašīnām, viss ir demokrātiski, viss ir normāli. Ja? Uz šeit mēs braucam ar ļoti lielu tādu patiku, jo šeit ir ko mācīties. Ja? Arī mums pasniedzējiem nāk ārā tādi brīnumi, ko mēs neesam redzējuši citās vietās, jo šī ir ļoti radoša skola. Ja? Un tā kā atbraucam šeit, pamācamies, to pieredzīt vedam mājās, strādājam bērniem tur tādā veidā un augām visi, gan bērni, gan mēs augām. Pie mums bez galdniekiem vēl ir 2 pamatu profesijas, tie auto atslēdznieki un apdares speciālisti, ja? Bet bez tā mums vēl ir datorspeciālisti, pie mums ir viesnīcas speciālisti, ja? Es aicinu pie mums mācīties, ja? Pie mums ir jauka skola, nevelti mūsu zīmolā ierakstīt tādu vārdu, ja? Jelgavas tehnikums, tās izaugsmes atslēga. Tā kā nākiet visi, lūdzu, mēs gaidīsim.